ko, ja jau ieraksts ir sācies, tad arī jāsāk. Nu, teju jau ir 5:30. Un šodien mums tāda lieliska diena. Mums šodien webinārā ciemojas 3 brīnišķīgas vēstnieces, kuras visas strādā e-twinning skolās, un kuras visas strādā arī ekoskolās. Un tad par to, kā to visu savienot, un kur tajā visā vēl parādās arī skolēnu, ja bērnu līdzdalība, tad to arī vairāk uzzināsiet šajos 3 stāstījumos. Kā jau mūsu webināros ieraksts, atgādinu, ka visus jautājumus varat droši rakstīt čatā. Arī tie, kuri mums seko Facebookā, varat rakstīt komentāros. Mēs izdevīgā brīdī dāmām uzdosim šos jautājumus, lai tad visi jautājumi tie taptu atbildēti. Un, protams, kā ierasts, būs arī webināra ieraksts, un arī visas prezentācijas jums būs pieejamas. Tā kā par to nevajag satraukties, viss būs. Tad sāksim šodien ar Kristīnu, kura ir arī iestādes vadītāja, un paklausīsimies, kas tad Kristīnai ir stāstāms. Kristīna? Paldies! Sveiciens visiem aktīvajiem skolotājiem, kuri šajā pēcpusdienā atraduši laiku klausīties gan par ekoskolu, gan par e-twinning skolu un e-twinning programmu. Sākšu ar prezentāciju. Tātad uz ekrāna jūs redzat divus logo, ekoskolu logo un e-twinning skolu logo. Uzreiz var teikt, ka tie ir draudzīgi viens otram. Un arī mēs, Priekuļu pirmskolas izglītības iestāde Mežmaliņa, šķiet vienlaicīgi esam gan iestājušies ekoskolu programmā, gan arī e-twinningā. Un tālāk rādīšu, kā tad mums iet. Tā, ekoskolas un arī e-twinning skola, kā tad viņi sadzīvo kopā. Kā katra izglītības iestāde, mēs arī izvirzam savus gada uzdevumus. Un šī mācību gada uzdevums, viens no tiem ir pilsoniskā līdzdalība. Caurvīju prasme, aktualizēšana mācību un audzināšanas procesā. Un šis ļoti labi atbilst arī tam, ko mēs darām pirmsskolā. Pirmsskolā bērni veido pamatus atbildīgai pilsoņa rīcībai. Viņi mācās izteikt savu viedokli, piedalās domu apmaiņā, balso par sev tīkamo priekšlikumu, iesaista problēmas risināšanā, arī ģimeni spēj atšķirt labu rīcību no nevēlamas un vienmēr meklē pozitīvu risinājumu. Un šeit arī man ir kā viens vairāk īstenībā, šis ir pirmais slaids, tad bērni pirmsskolā arī iesniedz iestādes vadībai priekšlikumus. Šeit mums ir bērnu laukuma labiekārtošanas priekšlikumu, kuru iesnieguši bērni. Un arī šeit gan baskāju taku vēlas, baseinu un laukumu, kur spēlēt klasītes, lekt un slitkalniņu. Tātad jau no mazām dienām bērni mācās šo te prasmi, savus priekšlikumus arī virzīt tālāk. Un šajā mācību gadā mūsu vecākie bērni ir veidojuši pētījumu par ēdienu atkritumu daudzumu iestādē. Un šeit ir ieteikumi, kādas tad ēdienus bērni vairāk gribētu redzēt savā ēdienkartē. Un te ir viena no vecākajiem, mūsu bērniem ekoskolas padomes sēdē aizstāv savu biedru šos te pētījumus un arī ar priekšlikumiem. Un mazie, nedaudz jaunāki bērni, vairāk ar zīmējumu palīdzību ir atzīmējuši, ko tad viņiem ir gribējies vairāk ēst un ko vairāk gribētu baudīt uz saviem šķīvjiem. Un šeit
nākamajā slaidiņā ir neliels tāds tā kā e-twinning un ekoskolu programmas salīdzinājums, priekšlikumi, tēmas. Kāpēc tad e-twinning var draudzēties ar ekoskolu? Kā jau jūs redzat uz ekrāna, tātad e-twinning projekts, visas aktivitātes notiek pirmsskolā mācību procesa ietvaros. Un projektā var piedalīties gan starptautiski, uzaicinot kolēģis no citām valstīm, vai arī šeit pat Latvijā nacionālā projekta. Un projekta tēmu, norises laiku un sadarbības veidus izvēlās paši skolotāji. Šie projekti var būt vienas dienas, viena mēneša vai visa mācību gadā laikā jūs varat izveidot savu projektu. Un, protams, e-twinning projekti ļoti visas ekoskolu tēmas var ietvert. Mēs pirmsskolā esam ļoti tādi nadzīgi visu savienot un nedarīt vairāk, kā vajadzētu, jo tāpatās, ka ja mēs strādājam e-twinning un ekoskolu programmās, mēs darām vairāk. Bet gan e-twinnings un ekoskolu tēmas ir savietojums, jo jūs redzat, ka jebkurā projektā mēs esam saistīti ar skolas vidi un apkārtni, un dažādas citas tēmas arī varam atrast jebkurā projektā. Mūsu iestādē tātad otrs mācību gada uzdevums ir ekoskolas tēma – bioloģiskā daudzveidība. Mēs tāpat kā visas citas ekoskolas sākām ar to, kad atjaunojām savu ekopadomi, veicām vides novērtējumu, izstrādājām darbības plānu un arī vides kodeksu, domājām, kā iesaistīt sabiedrību šajā savā uzdevuma veikšanā. Un, protams, aktualizējām šo tēmu bioloģiskā daudzveidība visos līmeņos. Mācījāmies gan mēs pieaugušie, gan bērni, un iesaistījām arī vecākus. Un mācību un audzināšanas darbā aktualizējam vērtības cieņa un atbildība likumu. Un šeit jūs redzat, kā mūsu iestādē tiek veidots vides kodeks. Tajā ir piedalījušies vecāko grupu bērni. Tie, kuri drusku jaunāki, vairāk zīmēja un, protams, sagatavošanas grupas bērni rakstīja. Tātad šo vides kodeksu mēs vienmēr papildinām ar to tēmu, kas nāk no jauna klāt, kuru mēs aktualizējam. Tātad ar zaļo krāsu jūs redzat, kad ir aktualizēts tieši tas, ko mēs šajā mācību gadā darīsim. Jaunas pļavas radīsim, Latvijas puķes stādīsim. Dabu nepiesārņosim, sēklas dabā izsēsim. Aiz sevis atkritumus savāksim un iepērkoties auduma un papīra maisiņus lietosim. To domāju ne tikai skolotājs, bet arī bērni un visi, kas varēja izteikt savas domas. Jā, mazākie varbūt mazāk. Nu, ko tad nozīmē bioloģiskā daudzveidība pirmsskolā priekš mums? Vispirms jau mēs izzinām, ko tad bērni zina par Latvijas dabu, katrs savā līmenī, un kādas problēmas saskata. Ko varētu darīt cilvēki, lai uzlabotu vidi? Ko varam darīt mēs? Un rudenī mēs sākām ar akciju Planētai vajag varoņus, nevis svešus augus. Izrādās, ka mūsu iestādes tūmā aug invazīvi augi. Un tos tad mēs arī mācījāmies atpazīt un atrast. Tātad pie mums aug puķu sprigane un Kanādas zeltkaldīte. Divas tādas puķes,
kas vairojās un izskauž no mūsu apkārtnes augus, kuri ir Latvijas dabai piemēroti. Tātad bērni ar skolotājām apzināja iestādes tūmā esošos augus, atzīmēja arī kartē, bērni mācījās viņus atpazīt, un tad iesniedza mūsu mazai eko padomei savus rezultātus. Mazā eko padome apvienoja visas kartes vienā kartē, tātad visus augus, varbūt kāda grupiņa nebija vienas ielas malā redzējusi, bet otra bija, tad saliekot visu kopā, mēs dabūjām rezultātu, cik tad daudz apkārt mūsu iestādē šīs puķes ir izplatītas. Un tad nāca eko padomes sēde, tajā piedalījās pieaugušie, mūsu iestādes tehniskie darbinieki un bērni. Un tad bērni, Pucītes skoliņas, bērni iepazīstināja ar vides novērtējuma rezultātiem, norādīja, kas būtu jāuzlabo, un stāstīja arī par šiem te rezultātiem par invazīvo augu izplatību iestādes tūmā. Bērni mācēja pastāstīt, kā var cīnīties ar invazīviem augiem. Un tad eko padomes noslēgumā tika nolemts, ka bērni ar priekšlikumiem iepazīstinās Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāji. Tas, kā domāts darīts, devāmies ciemos, pieteicām vizīti Priekuļu apvienības pārvaldei, Pucītes skoliņa devās ar skolotāju uz turieni un iesniedza gan mūsu karti atzīmētu ar šiem augiem, un arī kādi viņi izskatās, lai apvienības pārvaldes darbinieki iepazīstās, izstāstīja, ko tad bērni varētu darīt, tātad mēģināt stādīt puķes, kā bērni teica, vai sēt sēklas, un ko tad varētu darīt pieaugušie. Mēs tikām uzklausīti, un apvienības pārvaldes vadītāji teica, noteikti nodos ziņu, un pavasarī rīkosimies. Mūsu darbība tika ļoti labi novērtēta, un mēs par šīm rīcībām, dodoties uz Priekuļu apvienības pārvaldi un arī daloties sociālajos tīklos ar savu padarīto, guvām atzinību, un pavasarī dosimies uz Minhauzena mūzeju Duntē. Tā kā ļoti esam priecīgi par šo. Rīcību dienu ietvaros notika arī ārā izglītības dienas. Tātad te var redzēt, kā 3-gadīgie bērni rotaļājas savā laukumā un pastaigājas pa priekuļiem, iepazīstās ar nozīmīgiem objektiem. Vecākie bērni eksperimentē brīvā dabā un veic burtu meklēšanas spēli. Tā, ko tad vēl mēs darām? Sākam rūpēties par saviem spārnotajiem draugiem. Grupu laukumiņos izliktas barotavas, lai tie varētu našķoties un pavasarī un vasarā glābt mūs varbūt no kādiem kaitīgiem kukaiņiem. Turpmākie darbi un aktivitātes. Tātad domājam par zaļajām dobēm uz palodzēm, ko sēsim, kā darīsim. Vai sīpoliņus, lociņus diedzēsim, vai kādu kurķīti iesēsim. Gaidam pie sevis lektoru par Latvijas dabu, kā cilvēks var palīdzēt Latvijai, Latvijas dabai, un esam jau noskatījušies Udras Surdas leļu teātri par aprites ekonomikas tēmu. Tātad
Nākamais būs sadarbības piemēri. Kā tad ekoskola darbojas un draudzējās ar e-twinningu. Šeit ir viens piemērs no vecāka gājuma projekta stāsti par kukaiņiem un viņu draugiem. Šajā projektā mēs ekoskolas tēmā strādājām pie tēmas ūdens un arī ļoti labi mācējām šo te projektu sasaistīt ar savu ekoskolas tēmu. Šogad mēs darbojamies projektā Steam Out vai Tvaiku ārā, un arī šis projekts ir balstās uz bērnu labsajūtu, emocionālās labsajūtas nodarbībās, mācībās brīvā dabā un izmantot gan mācības izglītību ārā, netradicionālās telpās, pagalmā, mežā un kaut kur citur. Tad piedalījāmies arī projekta logo veidošanā, izmantojot savus izteiksmes līdzekļus. Un te var redzēt, gan mūsu burts M, gan bērni ir iekļauti projekta logo. Atsaucāmies aktivitātē izveido augstāko torni. Un šis tornis tika veidots gan no dabas materiāliem, gan no otrreizējiem izejvielām, tā kā šeit stūrītī var redzēt, gan ir no sniega bumbām tornis, gan no cilvēku ķermeņiem, ja, no bērniem arī izveidot torni. Tā kā priecājamies, ka mūsu draugi mūs izaicina dažādās aktivitātēs. Un kas tad pēdējais slaids? Novēlu visiem būsim aktīvi. Darbosimies ekoskolās, e-twinning projektos un ar laiku iegūstam arī e-twinning skolas nosaukumu. Paldies par uzmanību! Paldies, Kristīne, tiešām ļoti interesanti. Es domāju, ka vienam tur bija tā foršā aktivitāte, kur turēt ātri pašskrēja pāri par to ielu nosaukumiem, kur bija jāatrod vārds Latvija, izstaigājot priekuļus un atrodot ielas ar pirmo burtu no vārda Latvija. Tāda lieliska aktivitāte, ko es domāju, ka vienā pilsētā var mēģināt īstenot, varbūt arī kādā mazākā vietā. Bet lieliski. Es mūsu čatā neredzu jautājumus. Linda, vai mums ir kaut kas Facebook čatā? Šobrīd nav. Nav šobrīd. Nu, labi, tad varat vēl atdomāt savus jautājumus, ja kaut kas jautājums ierakstīt čatā, bet mēs dosimies tālāk uz Jūrmalu pie Ilzes un paklausīsimies, kas tad jauns Zvaniņā, kur jau ilgus gadus ir ekoskola. Tā Ilze ieslēdz mikrofonu tikai arī. Neieslēdzās tā mikrofons vēl. Prezentāciju mēs redzam, bet mikrofonu ieslēdz. Atvainojiet, varētu no jauna un ar skaņu kaut kas ar jums. Jā, mēs gaidām. Ilze, ieslēdz lūdzu mikrofonu, mēs tevi nedzirdam. Uzspiedu. Tagad būs, jā. Tagad būs. Uzspiedu. Labvakar visiem klātesošajiem. Prieks, ka ir daudz dalībnieku un interesēties par ekoskolu. Un droši vien jau arī klāt ir, noteikti piedalās arī ekoskolu dalībnieki un arī e-twinning skolu dalībnieki. Tā kā būs prieks arī dzirdēt kādus jautājumus varbūt, vai tiešsaistē, vai arī ierakstīt čatā. Prieks bija dzirdēt arī Kristīnas stāstījumu, jāteic, ka ļoti līdzīgi arī mēs strādājam, bet, katrā iestādē jau, protams, ir arī savas tēmas un tie risinājumi, kādi tiek risināti, varbūt arī mazliet atšķirās. Tas arī atkarīgs ir arī no vides, kurā mēs dzīvojam. Mēs dzīvojam pie jūras,
Un tad, protams, mums arī mazliet citādāk tās aktivitātes ir. Nu, lūk, un par līdzdalību runājot, tās ir dažādās jomās, gan grupas ikdienas solī, gan rotaļnodarbībās, gan apkārtējās vidas izzināšanā, sakopšanā un, protams, arī, kā Kristīna minēja, vietējās kopienas informēšana un izglītošana. Ikdienas solī mēs jau no mazām dienām mazos pirmsskolniekus, kuri sāk bērndārstu, jau tiek viņiem piedāvāts pašapkalpošanās iemaņu apgūves un sadzīves iemaņu apgūve patstāvība. Bērni paši saklāja galdu un arī ne tikai galda piedaramus, bet arī cenšas spēdienu izvietot uz traukiem un arī, protams, paēst. Protams, ka tās pirmās dienas, pirmie mēneši ir grūti, pat ir jāpalīdz, bet savukārt, kad jau bērns ir paaudzies, otrais pusgads iet samērā raiti. Nu, lūk, un te ir otrs attēls, kurā mēs redzam sniegu, un tur jau labi var saskatīt, ir izlīdz svaniņš, bērni piedalījās sniega notīrīšanā laukumā, palīdzēja sētniekam, un tāpat laikā tādu radošu pieeju radīja iestādēji un tādu, teiksim, skaistu vizuālu redzējumu. Arī no tālienes, man liekas, varēja ļoti labi redzēt, ka tur ir svaniņš nosaukums. Tā kā bērni piedalās arī, teiksim, apkārtējās vidas noformēšanā, arī ziemas laikā. Nu, lūk, un arī, kā jau Kristīna minēja, ka bērni piedalās un arī vēlās izteikt savu viedokli, to, ko viņi gribētu uzlabot, un arī mūsu bērni, 5-gadīgie, izveidoja tādu tā kā mazu projektiņu, ko viņi gribētu savā rotaļu laukumā uzlabot. Un jāsaka tā, ka ir tāda maza viltībiņa. Tad, kad bērni strādā, un tad, kad viņi arī piedāvā savus priekšlikumus, mēs piedāvājām piedalīties konkursā. Tā kā to, ko padarījuši, var arī vēl citiem pastāstīt. Un mēs piedalījāmies Jūrmālas meža parka konkursā, Mana sapņu rotaļu laukums, un saņēmām par to pateicību. Arī vidas novērtējumā Daniels jau stāstīja, ka mums ir jau gatavas formas, kuras mēs izpildām darba lapas, un tāpat laikā mēs arī savus darba lapas veidojam paši. Tad bērni dodas uz mežu un atzīmē tās lietas, kas viņiem ir vajadzīgas. Kā es jums pieminēju, mums šogad ir gada tēma mežs. Un tad bērniem arī tika uzdots jautājums, ko tad var darīt mežā. Tad bērni izteica viedokli, ka var vērot, klausīties, sportot, mācīties un izējot no tā, tad arī veidojam savus gada uzdevumus. Un šajā gadā mēs esam arī dibinājuši jaunu projektu, meža muzikanti. Bērni aizgāja mežu apskatīt, izpētīt, izzināt, un tāpat laikā arī piedalījās meža sakopšanas darbos un atceļā, dodoties gāja gar jūru un salasīja jūras zāles. Un šīs jūras zāles izmanto. Tu ēd vitamīnus, un tev vajag vitamīnus, tā arī augiem. Liekam uz visa. Paņem tā, nemet ar čupā. Nē, vajag likt uz visa, nevis čupā. Nu, tu neēd, kur tu aizliksi? Jūras zāles ievietoja mūsu pagatavotajās dobēs. Šīs dobes ir tā kā kastes, un kastes, lai uzlabotu, varbūt arī čatā kāds var ierakstīt, kas ir tā vērtīgā viela, kas palīdz augiem atjaunoties un uzlabot augsti. Varbūt kāds zina. Prezentācijas beigās es tad atkāršu noslēpu, ka jūras zāle ir ļoti vērtīgs materiāls augiem atjaunoties. Lūk, un ar šo projektu saistībā bērniem arī tika uzdot jautājumi, kas rada skaņas mežā. Un jāteic, ka mūsu bērni arī atzīmē, ka skaņas mežā rada dzīvnieki, jā, putni, un tāpat laikā viņi arī atzīmē, kad atkritumi. Pūdeles, buņģes, un kad šīs lietas arī var radīt troksni mežā vai skaņas, bet vai tās ir labas vai sliktas, tas mums katram pašam ir jāizdomā. Un bērniem arī bija piedāvāt iespēju projektu ietvaros sagatavot spēli savas iestādes ietvaros un projekta partneriem. Un šī spēle ir viktorīna, tā kā bērniem jau bija pieredze, kad viņiem bija šī tēma meža stāsti. Un bija jāizveido komandas dalīšanās, komandas nosaukumi, komandu kapteiņu kartītes un žetoni, un to visu patstāvīgi bērni gatavo.
un gatavoju arī jautājumus. Šī bija tā pirmā reize, kad, man liekas, jā, mēs, ja iepriekšējās viktorīnās skolotājs sagatavo un bērni atbild uz jautājumiem, tad šajā gadījumā bija tā, ka 100% bērni sagatavo jautājumus. Un grūtākais uzdevums bija pareizās atbildes bija viegli sagatavot, bet grūtākais bija sagatavot nepareizās atbildes. Un es teicu, man pat neienāca prātā, ko var, piemēram, tas grūtākais bija 8. jautājums, ko var pagatavot no meža ogām. Sākumā bērni bija ielikuši, kā nepareizu atbildi zupu, tad es atcerējos, ka ir mēleņu klimpu zupa, un ka tas tomēr īsti nederēs. Un Rīčiņš piedāvāja, ka var medu. Tā kā ticami, neticami, jāsaka, ka pat brīžiem pieaugušam cilvēkam arī aptrūkst tās zināšanas vai tajā brīdī tās idejas, bet tā bija ļoti laba ideja, jā. Kā bērni ir arī labi palīgi mums ideju īstenošanā. Lūk, un šeit ir process, kā tas mums ir gājis, un pēc novadītās nodarbības arī bērni izteica savu viedokli. Bija viena meitenīte, kura bija ievēlēta par komandas kapteini, un viņa atzīmēja, ka viņa negribēja būt, bet mēs viņu motivējam un teicām, ka tev jābūt priecīgai, ka tev uztic tādu notikumu, un ka tu vari vadīt un atbildēt uz jautājumiem, un prezentēt savu grupu. Un tad, ceru, ka Patricija tas gāja pie sirds nomierinājusi, vai kārtībā. Lūk, un savukārt tie bērni, kuri vadīja, es teiktu tā, ka viņi pat deva pašam ziņu un cēla tiem bērniem, kas bija jaunāki, jo viņi arī lasīja šo jautājumus. Un šeit bija tāda laba motivācija bērniem lasīt prasmes apgūt. Tad redzēt, kā bērni tekoši nolasa jautājumus. Attiecīgi bērniem bija jāatbild. Es domāju, ka lasīt prasme tā jau tā ir grūti, un te bija tāds tiešām lielisks risinājums. Lūk, un projektā arī tāds varbūt jau diezgan tā nopietni mēs esam piegājuši jautājot bērniem, ko bērni vēlās darīt. Vismaz no mūsu iestādes puses iznāk vairāk bērniem, tā kā pēc tās aptaujas spriežot, vairāk gribās muzicēt, radīt muzikas instrumentus pašiem savus. Bērni nāca arī stāstīt, kā viņi tās bungas gribētu veidot, ka tās var būt pilnīgi ļoti vienkārši. Mēs piedāvājam kaut kādas urkas vai spainīši. Nē, viņi saka, tās var būt kastes. Tā kā neviens nav teicis, ka bungām jābūt ir apaļām, viņas arī var būt kantātas. Bērniem idejas tiešām ir sīta augsta viena. Un, protams, ka svarīgi ir arī kopiena informēt par mūsu aktivitātēm. Un, lai izveidotu plakātu, bērni to veidoja no jau iepriekšējiem darbiņiem. Tātad, kas tad ir meža muzikanti, izvēlējās vienu. Man, piemēram, tā brīdī šķita, ka varētu kādu citu attēlu, kurā arī tie atkritumi, jo tas ir ļoti svarīgi priekš mums, bet bērni izvēlējās savu risinājumu. Un te es gribu teikt, ka arī mūsu kolēģi no Lietuvas, arī viņi savu mūsu kopīgo projektu reklamē un ielieto ne tikai vecākus informē, bet arī savā mājaslapā. Tas gan nav saistīts ar projektu, bet mēs piedalījāmies arī tāds kā Kristīna Mežmaliņa, arī Alūksnes bērndārs, Sprīdītis piedalījās rīcības dienās, un mūsu uzdevums bija šoreiz arī ar tēmu mežs saistīts. Vēlējāmies informēt sabiedrību par to, ka mežs nav tikai mums, bet tās ir mājas gan dzīvē radībā, un saudzēsim to. Mēs devāmies uz Jūrmālas jaunatnes iniciatīvas centru un uzdāvinājām viņiem arī priežu stādīju, ja te var redzēt skolotāju tur rokā. Un viņš arī tika iestādīts. Šīs nedēļas nogalē tā bija brīvdienas, arī brīvdienas tika iekļautas rīcību dienās. Un tad vecāki devās uz mežu kopā ar brāļiem, māsām, bērni piedalījās meža sakopšanas darbos un arī piedalījās arī aptaujā, ko varētu uzlabot. Tāds mūsu stāstījums. Un sveiciens jums no Zaļā supervaroņa, Fredi. Vārdītēm ir savs, mums katrai grupai ir savs supervaronis, bet šis mums tāds ir īpaši interesants, ir, ka aicina būt zaļi domājošiem,
radošiem skolas projektdarbos. Paldies, Ilze. Skatot, ka Ligita laikam ir atbildējusi uz tavu jautājumu tā maļģiem, un viņa raksta, ka jods varētu būt aļģes. Jā, pilnīgi pareizi. Tas ir tas, jo viņš dezinfekcē zemīti. Tad no visām slimībām atbrīvo. Jā, tas ir pareizi. Un tad mums te ir vēl vesels varas ieteikumi, ko vēl varētu izmantot zemes uzlabošanai, sākot no banānu mizām un beidzot ar kafiju. Katram sava pieredze, tā kā arī tāda pieredzes apmaiņa sanākusi. Linda, vai mums ir arī kāds komentārs no Facebooka? Laikam tāds klusums šodien, visi tādi kautrīgi, neviens negrib uzdot jautājumu. Tas piezumiem bija dzirdējis, un tiešām to var izmantot arī puķiem. Par augiem es nezinu, bet banānu misa slikti sadalās. Jā, mums ir bijusi viņa ļoti lēna. Viņu var izmantot apliet ar ūdeni un izmantot puķu liešanai, bet viņa slikti sadalās zemē. Tā kā ilgs laiks tur paliek. Nu, redz, man zināsim. Internets gan piedāvā banānu ūdeni, lai varētu lietot, tad daudz esmu redzējis. Bet labi, paldies, Ilze. Nu, ja vēl kāds jautājums Ilzē, droši var ierakstīt čatā, jo Ilze vēl mums tepat uzkavēsies. Bet nu dosimies uz mūsu tālo alūksni un klausīsimies, kā tad ir gājis Sprīdītim. Un par Sprīdīti mums jau mazliet izstāstīja Daniels, bet Ditai Azotē ir vēl daudz visa kā ko stāstīt, tā kā es domāju, ka būs gana interesanti arī tiem, kas dzirdēja Daniela webināru, par kuru mums kolēģi jau ielika saiti uz ierakstu mūsu čatā, tā kā, ja kāds nokavēja, vēl to var noskatīties. Dita, lūdzu, vārds tev. Paldies, Liene, un es arī varu tikai teikt, ka ne tikai Sprīdīti no Alūksnes pieminēja Daniels, bet noteikti arī Mežmaliņu un arī Jūrmalu, ja pieminēja kā labos piemērus, jo tiešām pirmskolas ir tās, kas ļoti aktīvi iesaistās ekoskolas darbā, un es domāju, ne tikai ekoskolas, bet, kā jūs pamanat, arī e-twinning darbā ļoti aktīvas ir tieši pirmskolas, un man ir tas gods pārstāvēt Alūksnes pirmskolas izglītības iestādes Sprīdītis, kurā es ikdienā gan strādāju kā sporta skolotāja, bet, kā mēs zinām, eko ar veselīgu dzīvesviedu veidiet roku rokā. Un man ir, protams, arī liels gods būt par e-twinninga vēstnieci, un arī ikdienā es aktīvi pārstāvu un darbojos eko padomē. Lai jūs zināt, kas ir Sprīdītis, ja? Tad Sprīdītis ir šī burvīgā lielā ēka, kur mēs esam privileģēti, ka mums ir arī zaļā zona, kuru mēs uzturam. Mums nav viss bruģēts un nav viss ar mākslīgu segumu, bet mēs arī esam par dabīgām vērtībām, par to, lai mums būtu ārā klase, lai būtu iespēja pēc iespējas vairāk bērniem darboties ārā. Mums ir komposta kaudzes, mums ir dobes, kurās mēs audzējam kartupeļus un visu kaut ko. Un, protams, lielākā vērtība, es domāju, tāpat kā gan Ilzei, gan Kristīnai, ir tas, ka mums ir iespēja iet dabā, ka mežs nav tālu, ka mums ir ezers, kuru pētīt, un bērniem šīs visas lietas ir pieejamas. Runājot par to, kāds ir ceļš mums ekoskolā, tad ekoskolā mēs aktīvāk sākām darboties ļoti sen, jau jāsaka tagad tālajā 2016. gadā, un nākamgad mums jau būs 10 gadi, kurš mēs esam ekoskolu programmā. E-twinning skolu programmu mēs esam drusciņi nesenāk, bet tas mums absolūti netraucē. Lielākais sasniegums, ko es gribētu minēt, ir mēs kopš 2020. gada esam ekoskolu vēstnieku statusā. Mēs bijām pirmie, laikam dēļ tā, ka mums ir veicies ar mūsu ekobosu, kā mēs saucam, ar Antu, kura ļoti mums tā visas savāc, izskaidro, apkopo un dzen mūs uz priekšu tādā labā nozīmē. Kā redzat, arī tās apskatītās tēmas šo gadu laikā ir ļoti daudz. Ir bijušas tēmas, kuras apskatījām un izgājām tā kā divas reizes cauri, bet tas tīri no tā iemesla, kad pirmajā gadā mēs tikai sākam saprast, kas tad tas vispār ir tas eko, un jo tu dziļāk tajā visā ieej, jo tev vairāk tā darba lauka sāk parādīties, ja? Nu, un tad jāsaka, mēs jau esam 5. reizi ekoskolu vēstnieki, un mums ir prieks par katru skolu, kas pievienojas šim statusam, jo līdzīgi kā e-twiningā, tas nav tikai, ka tu savu vietējo kopienu informē, izglīto, bet tas jau ir tādā plašākā mērogā, un šeit
E-twinning starptautiskie projekti ļoti labi noder tīri pie tātad vēstnieku statusa iegūšanas. Mūsu mazā ekopadome saucas Zaļie asniņi. To izdomāja bērni, un kā redzat arī šajos piemēros mums ir bijusi tā labā prakse, kad eko mazās padomes vadītājs varbūt skolotāja palīgs, kurš ir ļoti ieinteresēts un aktīvi darbojas. Diemžēl Elva jau atrodas ārzemēs, ir atradusi citur savu darba vietu, bet tiešām ļoti aktīvi strādā ar bērniem, tapa gan vides kodeksi, gan arī šie emblēmiņas, ko nesāt bērniem, bija daudz dažādu jauku un interesantu ideju. Blakus fotogrāfijā jūs redzat, kā lielā ekopadome stāv plecu pie pleca ar mazās ekopadomes zaļajiem asniņiem, un tas mūsu iestādē nemainās, ka mēs esam kā atbalsts šiem te sagatavošanas grupas bērniem, kas 6-7 gadīgie. Ja kādreiz mums bija izlases veidē tādi bērni, kuriem vairāk interesēja, tad jau pēdējos 3 gadus mēs iesaistām absolūti abas, ja mums ir vecākā vecumposma grupas, un šie bērni ir tie aktīvie zaļās domāšanas paudēji pārējās iestādes grupās. Viss jau sākas no vides izvērtējuma, kā piekritīs arī manas kolēģis, ir pirmais jākonstatē, kas mums tā kā labāk padodas, kas mums ir tā, ka vajadzētu piestrādāt, un arī šeit tad ir tie piemēri sagatavotie, kad ļoti vienkārši priekš bērniem viņš apvelk sejiņu, tad zaļš vai sarkans, tad zaļš, tad mēs to ievērojam, mums ar to nav problēmas, un attiecīgi sarkanais ir tur, kur mums vajadzētu piestrādāt. Un tad kopsavilkumā bērni jau paši, tie, kur raksta, tad mēģina uzrakstīt, kurš nevar, tas tad uzzīmē, un tiešām tas ir tas viņu darbs. Es domāju, ka šis piemērs noteikti nodara tie, kuri vēlas veidot e-twinning projektus vai nesaprot, kā iesaistīt bērnus vērtēšanā, tad šis ir labs piemērs, kā mēs to varam izmantot arī savos e-twinning projektos. Nu, protams, pēc tam, kad mēs esam veikuši vides izvērtējumu, tad mēs atbilstoši izvēlētajai tēmai veidojam vides kodeksus. Un kā jūs redzat, te ir 3 dažādi piemēri, un visi tie ir absolūti bērnu veidoti, tad varbūt kaut kur piepalīdz skolotāja iedot, tad materiālus piedāvā, ko var izmantot, bet arī tad var redzēt, ir otrreizēji materiāli izgriezumi, saburzīti papīri, kur ir kaut kur kastē sašķiroti. Un tas variants, tad mums paliek tas sākums nemainīts brīdī, kad kopā nākam un attiecīgi pārējais viss mums mainās pēc tā, kāda ir gada tēma. Un visu gatavo bērni. Tad atkal kaut kādas idejas, varbūt, piemēram, no pašam e-twinning logo, kā var veidot. Kā var e-twinning stūrītim veidot noformējumus, izmantojot bērnus, kuri ļoti fantastiski visu var izdarīt. Tikai dodiet viņiem vaļu. Ejam tālāk. Ja tu esi mazā ekopadomē un mēs esam zaļie asniņi, tad mēs esam arī par konkrētu rīcību. Un mēs skatāmies, kas ir tās problēmas, kuras ļoti ir svarīgas. Un mēs jau ilgus gadus cīnījāmies ar to, ka mums nav atsevišķi tā kā lielas stāvvietas, kur vecāki varētu novietot transporta līdzekli un aizvest savu bērnu līdz grupiņai. Bet tur bieži vien ir ļoti saspringta satiksme, mēdz novietot pret vārtiem. Kaut gan ir, redzat, arī attēlā zīme auto pret vārtiem nenovietot. Un tad, ja tas nestrādā, tad sākām runāt arī ar bērniem, un bērniem radās ideja, kad viņi veidos atgādinājumus zīmēm veidā ar uzrakstiem, un liks tātad pie šiem vārtiem, lai vecāki varbūt beidzot arī sāktu ievērot. Kāpēc? Un līdzīgi tika arī izveidoti šogad atjaunināt uzraksti pār ārdurvīm. It kā liekas, ka tās ārdurvis pašas automātiski aizvērsies, bet diemžēl tā tas nenotiek. Un tā kā mūsu gada tēma ir klimata pārmaiņas, siltums plūst ārā. Un tad bērni atkal domāja, ko lai dara. Nav jau viņi tie, kas neaiztais tās durvis, tie ir steidzīgie vecāki, kuri steidzās, un mēs visu to saprotam, bet tā tad redzat bērnu radošā pieeja, kā uzrunāt pieaugušos, ka tās durvis ir jāaizver, kāpēc viņas ir jāaizver, un kāds tad būs iegūms bērniem. Nākošais piemērs atkal, kā mēs varam kaut ko pētīt un salīdzināt, mums bija tēma par transportu, un bērniem ne tikai zaļajiem asniņiem, bet visām grupām bija tātad izstrādāts uzdevums doties pastaigas laikā, tā varbūt viena garā pastaiga, tā varbūt nedēļas laikā, un vērot, ko tad mēs ieraugam mūsu pilsētā.
kāda veida transporta līdzekļus, cik mūsu maršrutā ir gājēju pārējas. Ja? Un tad mēs atkal skatāmies, varbūt kaut kur mums pietrūkst gājēju pārēju, jo mums nebija droši šķērsot šo te ielu, ko mēs varētu darīt, kādi priekšlikumi. Un šādas te analizēšanas un vērošanas rezultātā vienā vietā, pilsētā, pēc ilgas cīņas, nu, tomēr uzradās gāja pārēja, lai bērni droši varētu šķērsot ielu. Nākamais bija tad atkal saruna ar vecāko padomes pārstāvjiem. Tur, kur ir netālu no bērnu dārza, tad gāja pārējais simboli, parādījās apkārt koši dzeltenas, tumsā spīdošas šīs te lentas, lai pamanītu, ka tur var doties pāri bērni arī tumšā laikā. Nu, tātad, jo vairāk mēs apskatām šīs lietas ar bērniem, secinām, vērojam, jo vairāk mēs tomēr varam ietekmēt arī to vidi, kurā mēs dzīvojam. Tā, nu, protams, kā minēja kolēģis, arī mēs saistībā ar ECO piedalāmies rīcības dienās. Absolūti visas iestādes grupas veido šos te plakātus, ņemot vērā vecumposmu, un dodas uz dažādām iestādēm, kas atrodas pilsētā, lai pievērstu viņu uzmanību tātad šīm te klimata pārmaiņām. Kā mēs tās varam? Varbūt mums ir jāpārskata, kādi resursi mums tiek izmantoti. Varbūt mums ir jāsamazina apkuras siltums, ja tajās telpās nav tik daudz apmeklētāju cilvēku. Nu, tā tad dodas uz dažādām, un tā ir iespēja arī bērniem ieraudzīt šīs te iestādes, kādas atrodas. Ne tikai informēt par to, kādu mēs ziņu gribam nodot, un ka mums ir svarīga šī daba un dabas audzēšana, bet pie reizes arī iepazīt, kā tur cilvēki strādā, un patīkam ir redzēt, kad daudzās no šīm vietām joprojām stāv iepriekšējo gadu šie te plakāti. Ja? Tā tad ņem vērā, zina, jau mūs atpazīst un jau gaida. Tas ir ļoti patīkami. Nu, protams, šī gada mācību gada lielais darbs bija tātad zaļiem asniņiem saistībā ar klimata pārmaiņām pārbaudīt, vai grupas un vecāki ir ņēmuši vērā aicinājumu, ka mēs tomēr esam par ekoeglītēm, mēs necērtam eglītes dzīvās un nenesam uz grupiņām, bet mēs veidojam no pārstrādājumiem materiāliem tādas eglītes, kuras mēs varam vairākas reizes izmantot. Un otrs aicinājums bija, ka mēs saprotam, ka dārzdiņā Ziemassvētku paciņas arī atnes Ziemassvētku vecītes, nu tad mēs rosinājām, lai aicinātu šim te vecītim sagādāt tādas ekopaciņas. Nu, tātad tas būtu vietējā izstrādājums, varbūt cepumi, jā. Nu, tad mazā ekopadome devās aptaujāt, nu redzat, plusiņiem, mīnusiņiem noskaidrot, kā tad ir veicies. Vai tas Ziemassvētku vecītis ir ņēmis vērā par šīm te paciņām bērnu aicinājumu, vai tomēr nav. Tātad bērni gan procesā, ja, un redzat ar visām zīmītēm, lai arī pārējie zina, ka tie ir no zaļajiem asniņiem, kas ir atbildīgi. Un redzat arī nākamajā tātad slaidā mums būs piemērs par to, kā tad izskatās šīs te ekoeglītes, ja. Ka tomēr grupās ir ņemts vērā, un jau otro gadu pēc kārtas tomēr šīs te eglītes ir dabai draudzīgas. Nu, protams, mājās tas ir cits stāsts, un arī iestādē mēs vienu zaļo skaisto eglīti mēs atļaujamies bērniem par prieku, bet grupiņās mēs aicinām tātad šīs skaistās vairāk kārtē izmantojamās eglītes. Un bērni tiešām ar tādu ļoti lielu nopietnību un atbildību sajūtu apseko telpas un meklē, skatās, kur ir atzīme, mainās, ja ne tikai viens atzīmē arī kāds cits no tās kompānijas, kas dodas. Un, protams, tad nākamais ir tas ziņot par rezultātiem. Tad nav noslēpums, ka katrā iestādē ir pedagoģiskās sanāksmes, ne tikai ekopadomes sanāksmes, nu, un tad zaļie asniņi ir tie, kas ļoti nopietni ziņo par konstatētajām lietām. Un pie reizes, protams, arī piedāvā savus variantus, ko tad varētu uzlabot. Es domāju, tā ir liela drosme uzstāties, ne tikai apkopot tātad, ko mēs esam secinājuši, ja, un ko varam ieteikt, bet tātad uzstāties skolotāju priekšā un stāstīt, kas tad ir redzēts. Tā, nu, un jau otro gadu, ja es nemaldos, jā, otro gadu mēs piedalāmies arī LIFE integrētajā projektā Atkritumi kā resursi, jā, kur tātad atkal bērni no zaļajiem asniņiem dodas pie iestādes telpām, un nedēļas laikā
katru atkritumu tvertni pārbauda, kas tur ir iekšā, sašķiro atbilstoši par noteikumiem. Es domāju, ka manas kolēģis zina, ko tas nozīmē, ka tie ir daudz un dažādi, un jo vairāk tu sāc iedzināties atkritumu šķirošanā, jo tu saproti, cik smalki tev ir jāsašķiro. Bet bērni tiešām ar lielu atbildību, kā jūs redzat attēlā, ir gan cimdi, ir svariņi, ir tā tabula. Tas var notikt gan ārā, gan iekšā, jo tas ir atkarīgs arī no laika apstākļiem, ja, kurā sezonas laikā notiek tātad šī svēršana. Un pārbauda, kas ir iekšā pie bioloģiskajiem. Vai tiešām tur ir viss atbilstoši tām, kā mēs esam izstrādājuši šo šķirošanu, ja, vai tur tas tā atrodas. Un, protams, tad ir nākamais šī projekta koordinātore, kas mums ir iestādē Sanita. Tālāk viņa šos te visus datus apkopo un atkal ievada lielajā sarežģītajā priekš bērniem sistēmā, bet kādam šis te mazais darbiņš arī ir jādara. Vēl, kas ir tāda ļoti jauka tradīcija, ir tas, ka mums notiek ikgadējā makulatūras nodošanas talka. Protams, mēs priecājamies ar to, ka makulatūras paliek ar vien mazāk, un mums nav lagā ko nodot, bet mēs iesaistām bērnus no zaļajiem asniņiem. Viņi palīdz, tad, kā jūs redzat, piemēram, saplēst kartonus, lai mazāk aizņemtu vietas, apresēt. Ļoti patīkami bija, kad iepriekšējā mācību gadā arī vecāku pārstāvju piedalījās. Un tad bija ne tikai darbinieki un bērni, bet arī vecāki. Tātad visa kopiena iesaistās, lai tātad nodotu pārstrādāšanai makulatūru. Un, protams, patīkams apbalvojums, ka tu pēc tam saņem kaut vai vienu nelielu iepakojumu ar otrais lietojumu pārstrādātu papīru, uz kura atkal mēs varam tātad zīmēt un krāsot. Neizslēdzami, kā redzēt, arī tur kolēģiem piemēros ir tātad šie te ekoskolas uzdevumus, kā mēs integrējam mācību procesā. Un tie var būt dažādi eksperimenti, kas var noderēt arī e-twinning projektos. Šeit pētīja, kā tad rodas dažādas gāzes, no kurā, cik ātri no lapām, ja, kad viņas tur rūkst veidojas, cik ātri no ābola, cik no meloniem, ja, tad tas ir burvīgs visu dienu vērojams process un balons, un tad, tā tas notiek. Un pēc tam, protams, bērni stāstā vecākiem, ir jaunāki brāļi, māsas, kuriem, un tie arī pēc tam grib, mēs arī grupiņā varētu šādu eksperimentu veikt. Es domāju, ļoti jauki piemēri, kā var izmantot, un āboli nav nesti no mājām, tie ir tepat dārziņa teritorijā savākti, ja, tad mēs nenesam kaut ko no ārpuses, mēs izmantojam resursus, kas mums ir uz vietas. Kā redzat, pa lapas, ja, tad bērns ņem griež no dekora, kurš jau ir tātad savu dzīvi jau beidz, bet atkal nevis nesam jaunu, bet izmantojam tas, kas ir uz vietas. Nu, protams, melones, tās mums bija kā otrais brokastīs, atkal izmantojam tajā dienā. Ja? Nav nekas no mājām, bet tā tad turpat uz vietas viss tiek izdarīts. Tā tad arī vēl viens eksperiments būs par kartupeļu cietes iegūšanu. Mums jau vairākus gadus bērni tātad iestādes teritorijā, šajās te stāvējās kastēs, audzē kartupeļus. No kartupeļiem viņi ir veidojuši, gatavojuši pankūkas, bet kā tad rodas ciete, kur izmantot ķīseli? Nu, tad šeit bija no paša audzētiem kartupeļiem bērni veido cieti, kuru pēc tam viņi mēģina arī pagatavot ķīseli. Nu, kāds bija rezultāts, tāds bija, bet bērni saprata, kā tas reāli notiek, ka nav tikai paciņā nopērkama kartupeļu ciete, bet kāds ir tas process līdz tai reālai cietei, ja? Nu, interesants process. No tā visa, kāpēc par kartupeļiem aizgāja runa, tad mums saistībā ar bioloģiskās daudzveidības, ko pieminēja kolēģe Kristīna, jā, tad bija projekta tēma iestāde vairo un saglabā Latvijā audzēmo kartupeļu šķirnes. Ja, un tad redzat, kā bērni ir pētījuši, rakstījuši, kādas ir šīs te šķirnes, bija aptaujājuši vecākus, līdz radās ideja par to, ka ģimenes varētu nest un veidot izstādi, kādas tad viņiem mājās ir šīs te kartupeļu šķirnes. Ja. Un izstāde tāpā. Bija ļoti daudz un dažādas, un arī noformējumi, kā, kurš nesanesa atkārtot izmantojumus, protams, arī materiālus, kā kastēs, kā jūs redzat, ja, kāds groziņa, kāds spainītī, kāds uz koka ripiņas uzraksta numuriņu, bet mūsu jaukā zaļā asniņu ekopadome, redzat, iet un pārbauda, uzskaita visu, lai ir pierakstīts, kādas šķirnes, cik daudz šķirnes, kuras atkārtojas, jā, salīdzināja, kā izskatās šie te kartupeļi. Nu, un, protams, tā kā bija rudens,
Jā. Un bija jau arī, protams, pašiem jānovāc raža. Un tur arī tad bērni kopā devās, jā, izrušināja kartupeļus un redzat spainīšos ar zīmītēm atkal ir šīs te šķirnes, kādas tad viņi ir iestādījuši, vai tās ir tās pašas populārās, kādas ir ģimenē. Un, protams, visjaukākais ir tas, ka pēc tam novācot šos te kartupeļus, nekas netiek izmests un viss tiek arī pagatavots. Ja? Tātad sākot no iestādīšanas, mēs vērojam, tad aicinām ģimenes nest šos te kartupeļus, salīdzinām šķirnes un arī paši novācam un pagatavojam garšīgas kartupeļu pankūkas. Nu, gandrīz varētu arī ētvienīgu projektu rakstīt pa kartupeļiem. Jā. Bet tas ir tas, ko viņi redz pusdienās, un kartupeļi ir tas latviešu nacionālais dārzenis, jā, tā kā, nu, bez tā nekā. Nu, un ļoti nesen mums tad bija saistībā ar klimata pārmaiņām pētījums par logu un durvju aizdares blīvumu. Sāk tā kā, nu, bērni ievēroši, ka logi raso. Paliek mitri, mitrums krājās. Kas par lietu varētu būt? Nu, ir jānoskaidro, vai nu mums saistībā ar ventilāciju kaut nav kārtībā, jā, vai varbūt īsti, nu, nav līdz galam tā tad aizvērti šie te logi vai durvis. Nu, un redzat, ar spalviņam bērni staigā atkal pa iestādes telpām, pārbaudīja, vai kūstās tā spalviņa, tā tad tur tas kaut kur vējš tiek cauri, īsti nav līdz galam, jā, nostiprināts, izolēts kā vajag. Tālāk, tā tad viņi to visu atkal atzīmē sagatavotās tabulas. Protams, ka šīs tabulas sagatavo pieaugušais, tas gan, jā, bet viņi atkal apzinīgi tad ar krustiņiem apzīmē, kur tad ir bijis viss kārtība, kur īsti nav bijis. Nu, un tad atkal tas lielākais atbildīgākais darbs ir informēt gan skolotājus un tehniskos darbiniekus, kas tad mums tur ir pa problēmām, kā mēs varētu risināt, kā arī, protams, visatbildīgākais to ir izstāstīt vecāku padomes pārstāvjiem, jo arī, lai viņi saprot, ja, kad, redzat, bērni ir konstatējuši, ka ir telpas, kuras ļoti tātad spalviņas kustējas. Un visbeidzot, nu, kurš to visu sakārtos iestādē, ir tādas nekārtības. Nu, tas ir tātad ēku apsaimniekojumās teritorijas pārzinis, kurš šonedēļ iepazinās ar datiem, viņam darba plāns tagad ir skaidrs, un ja nebūs izdarīts, kad bērni otrreizies veik pārbaudīt, tad būs vēlreiz kaut kas lietas labā jādara. Nu, ja nevarēs, tad noteikti būs nākamā daļa rakstīs uz pašvaldību, ka ir nepieciešams finansējums, lai šo visu sakārtot. Ja? Jo, protams, ja ir ļoti daudz tad pazūd siltumā un nāk nu, ar šis te augstums, ja, nu, tas patērē resursus, tas ir dārgi, un, protams, mēs arī kaitējam klimatam un mūsu Latvijai. Un vispatīkamākais tas ir no pagājušā gada, kad ja mums tad ir aktīva darbība un mēs iesaistāmies projektos, kad ir iespēja tad arī saņemot finansējumu bērniem doties ekskursijā. Un pagājušo mācību gadu bija tāda iespēja, un bērni devās ar autobusu, kas bija ļoti liels piedzīvojums un pārdzīvojums, jo pirmskolas izglītības iestādes bērni nu, tādos garākos braucienos paši nedodas bez vecākiem. Un zinām, ka tas arī nav tik vienkārši sakārtot, bet tas ir iespējams. Un tad jūs redzat, ko tad bērni bija teikuši par braucienu ar autobusu. Un tas bija nu, viss sajūsmināts, ka bija tas autobus un jāpiesprādzējas, ja, un es pats varu sēdēt. Bet, protams, viņi arī ieraudzīja, cik daudz ir atkritumu. Jā. Viens ir tas, ko mēs redzam, kas ir iestādē, un mums samazinās katru gadu, bet tad viņi ieraudzīja ārprāts. Un tas viss, tas lielais daudzums ir tas, ko rada cilvēki. Jā, nu tas bija pārdzīvojums. Un, protams, tā kā mums pagājušā bija meža tēma, tad arī pie reizes bērniem bija iespēja redzēt meža muzeju. Un tur viņi bija pārsteigti par šiem te izbāzdeņiem, ka tādi arī mēdz būt. Jā, bet tas, es domāju, tāds jauks un arī ētvienīgi projektos, ja jūs varat uzrīkot projekta noslēgumā ballīti, vai, ja tas, piemēram, ir nacionālais projekts, aizbraukt ciemos pie šiem te projekta partneriem, es domāju, ka bērniem lielāku sajūsmu nu, nevar iedomāties. Nu, un runājot par ētvienīgā projektiem, tad, jā, mēs sākām pamazītēm ar to, kad, lai nebūtu
tātad šī dubultā darba darīšana, ka mums ļoti patīk ekolietas, mums ļoti patīk darboties projektos, tad mēs sākam arī jau iesaistīties starptautiskos projektos vairāk par ekotēmām. Un redzat, šis ir šī gada projekts, šī mācību gada projekts par tēmām, kas ir ļoti mums tuvas. Uz dabu balstīti risinājumi, ilgtspējība, aktivitātes ekoloģija, dabā, nu viss tieši kā ekoskolām. Un te ir ielikti pāris piemēri, tātad kā bērni veido savu logotipu, kad ziemas periodā mēs salīdzinām, kādas ir temperatūras dažādās valstīs. Te nav ielikts piemērs, bet bērni arī salīdzina, jo katru dienu veic šos te temperatūru mērījumus, kad arī mums jau tā temperatūra, diemžēl, jau atšķirās no normas, nu, ka vairs nav tik augsts, kā bija kādreiz, un uz ko viņam mēs jautājam, kāpēc tā? Globālā sasilšana. Jā, to viņi ir iemācījušies. Bet tātad šeit uz nav balstītie projekti ir ļoti jauki tādā ziņā, ka mēs daudz darbojamies ārā, mēs izpētam, mēs varam nosūtīt sēklas saviem projekta partneriem un salīdzināt, kā vienā vietā viņi savu, kā otrā, ja, cik ātri. Mēs daudz un dažādas lietas varam. Tāpēc es noteikti aicinātu, ja ir iespēja, jūs esat ekoskolas, apvienot šīs divas burvīgās lietas. Un skolotāji būs jums pateicīgi un priecīgi, un bērni būs dubulti ieguvēji, jo viņi ne tikai tātad izplatīs un pētīs Latvijā esot, bet varēs salīdzināt, kā tas notiek citur Eiropā. Nu tāda ir mūsu pieredze, bet mēs neapstāmies. Mums ir vēl daudz un dažādas idejas par jauniem e-twinning starptautiskiem projektiem ekojomā. Paldies! Paldies, paldies, Dita. Facebookā mums nav jautājumu, mums čatā arī īsti nebija, bet man ir viens jautājums par tām iestādēm. Jūs tur gājāt ar bērniem uz iestādēm ar ieteikumiem. Uz kādām iestādēm jūs bijāt un kādus ieteikumus tad tie bērni ieteica? Varbūt ir kāds piemērs, ir interesē. Mēs bērni devās uz pašvaldību, protams, un mums tā kā novads sastāv arī no mazākiem pagastiem, tad tur ir pagastu pārvaldes priekšniece, kurai tika arī nodots, ka ir jādomā. Viens ir tātad, kā resursus mēs to pašu siltumu, ja, piemēram, mēs izmantojam savās iestādēs. Vai kāds ir kurināmā veids, kuru mēs izmantojam, vai tas ir dabai draudzīgs. Kā mēs nokļūstam uz šīm darba vietām, vai mēs izmantojam dabai draudzīgu transportu, kā velosipēdu. Es, piemēram, dzīvoju pilsētā un strādāju turpat, teiksim, kilometra attālumā. Ja? Nu, vai mēs braucam tomēr kopā, vairāki kolēģi, daudz un dažādi ar to pašu atkritumu šķirošanu. Vai mums, piemēram, iestādē ir ūdens krāni, kur ir šie te, kas gaisu, aizmirstu, piedodiet, kā saucās, ja? Vai mums ir daudz pilošu krānu, kas atkal patērē resursus un tad bojā šo te klimatu mums. Devās uz muzikas skolu, devās uz Alūksnes un Malienas ziņu, uz NVO centru, man liekas, apstaigāja visas iespējamās Alūksnes pilsētas iestādes. Nu, protams, arī muzejā bija. Nu, tā kā daudz. Nu, skaisti, skaisti. Manuprāt, lieliski, ka bērni iet un pamāca pieaugušos, kā vajadzētu rīkoties. Un patiesībā man ļoti priecē, ka neviena no mūsu iestādēm nebaidās lietot lielus vārdus, tādus kā kodeks, padome, sēdes. Ja man liekas, reizē mēs pieaugušie baidamies vairāk no tiem vārdiem nekā bērni, jo viņi jau nezina, ko mums kā pieaugušiem nozīmē vārds kodeks, vai ne? Ja tu viņus nenobaidi ar to, bet ļauj viņiem tādu izveidot pašiem, tad, protams, ka viņiem no tā nebūs bail. Ja mums ir savi priekšstati, un tas reizēm traucē mums piedāvāt interesantas idejas bērniem pašiem pamēģināt. Tā kā man prieks, ka jūs nebaidaties, ka jūs darbojaties. Un vēl ir kāds brīdis, iespējams, šobrīd uzdot jautājumu. Ja nu kādam ir kāds, ko gribas uzdot Kristīnai, Ilzē vai Ditai, tad šis ir tas īstais brīdis, kad var vai nu pacelt virtuālo rociņu, lai ierakstītu čatā, un uzdot savu jautājumu. Jo noteikti, ka jūs arī kāds esat no ekoskolas vai domājat par to, varbūt jums ir jautājums par šo virzienu, kā tad tajā virzīties, vai varbūt kaut kāds cits jautājums. Tad es domāju, seskaitīšu līdz 5.
Jā, izskatās, ka šodien visi tādi kautrīgi, neviens īpaši jautājums neuzdod, bet noteikti jūs varat atrast Kristīnas, Ilzes un Dītas kontaktus arī mūsu ētvenīgi.lv mājaslapā, kurā mums ir sadaļā komanda. Tur var redzēt visus mūsu vēstniekus, kuri aktīvi darbojas ētvenīgā. Un zinu, ka Dita un Kristīna pie sevis aktīvi uzņem arī viesus no citiem dārziņiem. Ir bijuši braukuši skatīties, tā kā, ja jums ir interese, tad varat ar viņiem sazināties un skatīties. Varbūt, kad jums ir iespēja aizbraukt, paskatīties. Noteikti iesaku, tas ir to vērts, jo vienmēr pieredzes apmaiņa noder. Bet citādi, tā kā jautājumu vairs nav, tad teikšu visiem paldies par ierašanos. Ceru, ka katrs paņēmāt sev kaut ko noderīgu. Kā ierasts tiem, kas varbūt atnāca vēlāk, prezentācijas visas būs pieejamas un arī ieraksts mums saglabāsies. Tā kā, ja kāds gribēs noskatīties otrais vai parādīt kolēģiem, to noteikti varēsiet izdarīt. Un arī redzēju, Dita bija ielikusi saites uz dažām savām varošanas lapām, kuras bērni izmanto veicot auditus skolā, pirmskolā, tad varēsiet droši vien arī paņemt arī kaut ko no tā. Un, jā, gaidiet e-pastu no mums, sekojiet jaunumiem kalendārā. Mums ir vēl viens webinārs ieplānots par līdzdalības tēmu, kurā tad piedalīsies Liena Dreimane un UNESCO pārstāvis. Parunāsim mazliet par citiem aspektiem līdzdalības un atkal kā to, ko darīt pirmskolā ar šo visu. Tā kā sekojiet līdzi mūsu mājaslapā un Facebook kanālā, un tad jau tiekamies nākamajā webinārā. Paldies visiem! Tā!